Čau! Jā, es jau pilnīgi jūtu, kā mani tās komentāros nories, ka tipa, tu tak bagi esot pārdevis un blā, blā, blā. Jā, es arī domāju, ka pārdevu, bet beigās mani jaunais pircējs tā piečakarēja, ka maz nelikās. Kreči čalie, tu šito video skaties, tad es novēlu tev labu veselību. Bet nu labi pie lietas, bagīs joprojām ir pie manis un viņš tiek tirgots vēl joprojām. Cena būs norādīta video. Bet nu nedaudz sīkāk par bagiju. Viņš ir pašbūvēts, rāmis taisīts pēc rasējuma ir. Dzinējs ir no Baika Suzuki RF900, dzinējiem ir 963 kubi, skaitās tipa kā litrīgais. Jauda 135 zirgi un 100 Nm. Dzinējs aprīkots ar 4 karburātoriem, karburātoriem ir apsilde, kas ir labi, jo var arī braukāt ziemā. Es pats personīgi pie -20 grādiem viņu braucu. Un viss tur šancēm gāja. Ir jauns radiators nesen uzlikts. Pagājušajā nedēļā jaunu aķi uzliku. Aķis reik, tur viņam ir. Viņam ir tieci ātrumi. Jā, tieci ātrumi. Atpakaļgaita viņam nav. Nu, ja jaunais īpašnieks baigi grib atpakaļgaitu, viņš var pats to uztaisīt. Bet man viņa nebija vajadzīga. Man viņa bija. Re, kur ir zobu vainags šis. Tur bija starters piejūgts, bet tad rēķināties ar to, kad ir vajadzīgs lielais aķis, un tas ir liekas svars, kurš nav vajadzīgs. Roķine viņam arī nav. To arī var uztaisīt, jo viņam roķine arī bija. Re, kur ir bremžu disks, un te bija suports. Viņu arī tagad var pielikt, un būs viņam roķine. Bet, nu, to es arī noņēmu, jo manā uzskatā jo vieglāks, jo labāks. Aizmugurē bremzēm šādas te. Perforētie bremžu diski, automašīnas suporti. Starp citu puses aizmugurējās ir no Audi B4, bet viņas ir abas vienāda garuma. Tā kā, ja kas vai kā nojūg, tad tur var mierīgi nopirkt vai nu veikalā, vai nu šrotā. Šrotā 25 eiro maksā ar abām granātām. Jauna, bet es nezinu. Es granātas atceros atsevišķi pirku. Man liekas, ka granāta bija 25 eiro. Riepas šādas būs. Aizmugurē šādas te. Ļoti labu proķi. Priekšā šādas. Šitādas riepas, starp citu, divas līdzi nāks vēl. Un līdzi nāks zāģi R16 uz diskiem dzels. Un tos var likt gan vai nu priekšā, vai nu aizmugurē pēc paša izvēles. Baigīs rūts brauc un bremzē. Tā masa ir ieslēgta. Priekšā šādi amortizatori. Tie ir no VAZ 2121 Nivas. Viņi ir baigi, nu nevis baigi, bet viņi cieti salīdzinoši. Bet viņam arī tādus vajag. Bremzes priekšā ir moča. Un arī suporti moča. Sporta beņķis, sporta siksnas. Jebkurā gadījumā, ja kādu interesē, tad droši dodat ziņu. Kaut ko sarunāsim. Cenu, protams, nedaudz runājam. Ar pārdošanu baigi nesteidzos. Nu, gribētos ir kā pārdot, bet nu ne jau tā, ka tur baigi. Jo pašam viņš patīk. Ceļš ziemā. Braukā viņu pārsvarās ziemā, vasarā baigi reti. Tāpēc arī riepas tādas. Pagaidām čau visiem!